Cienījamie klātsošie, ja jūs redzat vīrus vairāk par 3 vienādi ģērbus, kas stāv gandrīz viens uzzinājām mazliet mākoņus, lai saulīt spīd, tad jau arī vējš neliksies tik vēss. Paņemsiet arī meiteni pa vidu. Tas kā tajā, kā sauc to, Reiganiem bija. Tā kā likā viņi sveicinās, priecājas viens otru satikt. Ungāri ar latviešiem draudzējas vīri velk. Galos vīri velk, mēs varam apskatīties, uzdot jautājumus. Es jums varu pateikt tikai vienu cienu. Kāda dziesmu koklē viņš, kāda dziesmu koklē viņš. Kad es tagad tur, kur tev tīk, mēs pučusīmies kanāla malā, mums uzlīs lietas pavasarīs. Saula negribīgi. Lepnie, centra zēni, Bolderājas brašuļi, Grīziņkalna puikas, Ilģu ciema puiši, Jūglas dūsīgie, Imantas malači un Ķengaraga izturīgie, kā arī Ķīpsala Zasulaukas stingrie, mēs ciema varaniem, Ziepniekalna drošie, Pļaunieku neatlaidīgie, Solnavā krastā! Savai valstī, un lai mums izdodās, un gan jau izdosies. Ciešāk, gan labais, gan kreisais krasts. Nu, es, protams, esmu no labā krasta, es no Ķengaraga esmu. Es par labo krastu, lai visiem lieliski svētki. Good luck with the pulling, enjoy your Independence Day, and vilksim kopā! Labdien, Rīga! Apsveic Svētkos! Mūsu Latvija ir tik stipra, cik ir stiprs katrs no mums. Un Latvija ir tik stipra, cik ir stiprs katrs Daugavas krasts. Līdz ar to novēlēsim šodien veiksmes abiem krastiem un savilksim krastus kopā. Apsveic vēlreiz! Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, Paldies, Aija, paldies. Priecīgi. Pat Inns Teterovskis teica, ir okei. Tas nozīmē, ka ir okei. Tātad, uzmanību! Aiziet! No! Go! Jā. Bet šogad ir ļoti interesanti, tas viss notiek. Jā, šis mačs solās būt gana ilgs. Bet no! Viss! Labais krasts, tur, kur mūsu čomi. Mums arī ir čomi no Ķengaraga. Hei! Kā teica galvenais tiesnesis, mainām galus! Mainām galus šajā brīdī! Rīgāk iešana, lai viņi sajūt, cik forši mēs te Rīgā mākam svinēt svētkus. Pirmais mačs ilga nepilnas 30 sekundes. Tas nav daudz, jo es atgādinu vēlreiz, ka ja līdz 2 minūtēm nenotiek, tad tur uz atsņem, ja? Jā. Tiešām šis ir 3. gads, un mēs saprotam to, ka visi mēs augam ne tikai spēkā, bet arī meistarībā un pārliecībā, jo šis ir šobrīd ilgākais mačs. Nepilnas 30 sekundes. Pirms tam bija 1. gadā, kad mēs vēl tiltu locījām. Tad 1. gadā bija tā, kad, man liekas, tur bija nepilnas 11 sekundes un jau bija pārā uz pusi.
Tagad bija. Tur bija vienkārši tā kā sagrāva, tā pārli. Te? Jā. Kur ķēngaraks? Ir! Hei! Tā gīla! Bija tik daudz kā pērni, bet tas jau nemazina mūsu sportot gribēšanu. Nu tad plīvot rokas ievingrinātas. Operators Ivo. Mēs jau tik garis kāds aizmugurē. Balansam. Paņemt virvi! Šai brīdī tikko atskanēja šis teksts, arī lielais tūbists pieliecās. Orķestra tūbists. Riktīgi pa vidi ir. Man... Ir baigā cīņa notiek. Faktiski nekustās. Šobrīd cīnās savā starpā. Labais krasts! Labais! Kreisais! Abi! Turamies! Labais krasts šobrīd! Nu daļ uz to pusi! Emocijas ir milzīgas, gan vilcējiem, gan braķstāvētājiem. Savilksim to visu kopā. 45 sekundes jau, mīļās dāmas, godātie kungi. Vēl! No! Jā, viss! 50 sekundes! Jauns rekords un uzvarēja Labais krasts! Tas nozīmē tikai to, ka Ušakov kungs, jūsu pienesums virves vilcējiem ir milzīgs, jo pagājuši gadu jūs vilkāt pretējā krastā, tie vinnēja, šogad jūs velkat pie šiem un atkal vinnē. Tas nozīmē to, ka uzvar draudzība, uzvar pārliecība, uzvar tie, kam ir jāuzvar. Cienījamās dāmas, godātie kungi! Viņiem jau tikai turēties un taču nolēties.